Mēs visi priecājamies atrasties skaistā dabā. Bet mēs arī zinām, kāda atšķirība, ja mēs tajā atrodamies drūmā, apmākušajās dienā, un kāda, ja diena ir saulaina. Un kā tad vēl stipri pieaug mūsu prieku un enerģijas līmenis. Bet, kad Dievs visu augu valsts skaistumu bija radījis, jau tādas saulītes nebija. Bet Dievs redzēja, ka tā būs vajadzīga ne tikai augu valstī, lai ultravioletos starojumā tā augt un plaukt, bet arī tālākai dzīvībai. Tālākai dzīvībai, kuru Dievs gribēja radīt vēl vēlāk. Un tie bijām arī mēs. Un tā Dievs rada šo unikālo debesu spīdekli sauli. Kas spīd pār visu zemes lodu un tā visu dzīvību iepriecē. Saule atrodas ļoti tālu no mums. Milzīgs daudzcipars skaitlis, pat grūti aptverams un pierakstams. Bet tā atrodas tieši precīzi tik tālu, cik tas ir vajadzīgs. Visu dzīvo būtņu funkcijām, visām šūnām. Un ja tā atrastos tuvāk, tad viss sadeg. Ja tā atrastos tālāk, viss izsaut. Cik gudri un precīzi Dievs nolika sauli. Grēkam ienākot uz šo zemi, cilvēki sāk attālināties no sava radītāja. Tā, ka savu radītāju vietā sāk pielūgt nevis radītāju, bet lūgt šo debesu spīdekli, sauli, ko Dievs ir radījis. Saule kļuva par Dievu dzīvā Dieva vietā. Cik briesmīgi. Kad Dievs iesvētīja nedēļas 7. dienu, priekš īpašām attiecībām cilvēcei ar savu radītāju, tad cilvēks laika gaitā to nomainīja pret pirmo nedēļas dienu un nosauc par godu saules dievam. Sontāks, sondai. Lūk, cik briesmīgi tas viss notika. Jā, Dievs radīja arī nakts spīdekļus, mēnesi, zvaigznes, lai tie atstarot saules gaismu. Tie paši nespīd, mēnesis atstaro saules gaismu, un arī mums ir uzdevums atstarot kādu gaismu. Un Dievs savā vārdā saka, ka mūsu garīgai saulē jābūt pašam Dievam. Jēzus grib būt mūsu saule, un mums šī saule ir jāatstaro savās dzīvēs, lai cilvēki ieraudzītu, kas ir īstā un patiesā dzīves laime un īstā saule, kas mums ir vajadzīga, kas mums dod mūžīgu laimi, ne tikai šo īslaicīgo laimi. Vai mēs gribēsim to atstarot? Strauji pār zemi nāk rīts, zvaigznes debesīs pārē, tumsa pazūtām līdz, kas gaišāk par sauli, rītā agrumā mīts, kas siltāk par sauli, kas par to skaistāk svēr, ar Kristu, kas dzīvo, tāda cilvēka sirds, ar Kristu, kas dzīvo, mūžam, kas sauli. Ja
Jēzus. Zemē, kur dzīvojam mēs, tumšās ēnas klaicēs, kas tās izkliedēt spēj. Gaišāk par sauli, rītā agrumā rīts, kas siltāk par sauli, kas par to jaukāks vēl, ar Kristu, kas dzīvo, tagad cilvēkā sirds. Ar Kristu, kas dzīvo, mūžam, kas saule nāk. Kristus ir mīlestība, Kristus ir debesu miers, Kristus tuvumā dzīvo. Atplauks krāšņa kā zieds, kas gaišāk par sauli, rītā agrumā rīts, kas siltāk par sauli, kas par to skaistāks vēl, ar Kristu, kas dzīvo, tagad cilvēka sirds, ar Kristu, kas dzīvo, mūžam, kas saule.